Ņemšu vēl vienu piemēru Ņūtona binomu izvirzīšanai. Uzrakstīšu jau laicīgi šo formulu. Tieši tādu, kādu esam redzējuši iepriekšējos video, un droši vien arī formulu lapā. Bet mums ir, kā jau redzat, nedaudz āķīgāks gadījums, ko izvest. Paskatīsimies, kā mums ar to ies. Ies labi, bet galvenais, cik daudz pūles mums būs jāiegulda. Tātad kātais elements to es arī pierakstu. Un visbeidzot pēdējais elements CNN A0, BN. Nu, mēs redzam, ka Paskāla trīsstūrim noteikti vajadzēs pat astoto rindu, lai top. - 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1. Labi. Nu tā, tad šāda te binomu izvirzījums. Mēs sākam vienkārši ar to, ko jau zinām. Pirmais tāpat būs viens visur, tātad x kvadrātā astotajā pakāpē. Tad mums tālāk ir 8 reizes x kvadrātā septītajā pakāpē un mīnus 2 dalīts ar x pirmajā pakāpē. Man būs tā pa vairākām rindām sadalīts, lai jūs tas neizbrīna. Plus 28 reizes x kvadrātā sestajā mīnus 2 dalīts ar x kvadrātā. Plus, te nav vajadzēja vienādības zīme, te vajadzēja plus zīme, jo mēs turpinām saskaitīt. 56 reizes x kvadrātā piektajā pakāpē reizes mīnus 2 dalīts ar x trešajā pakāpē. Plus 70 reizes x kvadrātā ceturtajā pakāpē reizes mīnus 2 dalīts ar x ceturtajā pakāpē. Plus 56 reizes x kvadrātā trešā pakāpē, jā. Reizes mīnus 2 dalīts ar x piektajā pakāpē. Plus 28 reizes x kvadrātā otrajā pakāpē, otrajā. Jā, tik daudz, ka sāk jau nedaudz jukt kopā. Mīnus 2 dalīts ar x sestajā pakāpē. Plus 8 reizes x kvadrātā reizes mīnus 2 dalīts ar x septītajā pakāpē. Un, jā, paliek nesanāca noturēt vienā rindā. Mīnus 2 dalīts ar x astotajā pakāpē. Izdarījām to pilnīgi burtiski. Un tagad mēs vienkāršosim. Pirmais loceklis automātiski ir x 16. Un tālāk man ir 8 jāreizina ar mīnus 2. Tas ir mīnus 16. X 14. dalīts ar x. Es šoreiz uzrakstīšu, kas mums te sanāk, un pēc tam vienkāršosim. Varbūt es to darīšu jau šeit. X 13. Sajaucu 13. Iespējams, ka pat saskatīsim kārtību, kas ļauj mums ātrāk paredzēt, kas mums ir jāiegūst. Tā 28 reizes 4. 28 reizes 4. Nekaunēšos, es šeit tomēr paņemšu kalkulātoru. Ja nemaldos, 112, bet tomēr 112, jā. 112, x 12. dalīts ar x kvadrātā. Tātad plus 112, x 10. Ja, pakāpju starpība. Atkal tagad būs negatīvs, 56 reizes 8, mīnus 448, x 10. dalīts ar x 3. Tātad mīnus 448, x 7. Plus 70 reizes 16, 1120. X 8. dalīts ar x 4. Tātad plus 1120 x 4. Tad ir atkal mīnus 56 reizes 32, 1792 x 6. dalīts ar x 5. Kas paliek vienkārši x.
Iespraudīšu atlikušos šeit. 28 reizes 30, ne, 64. Arī 1792 izrādās. X kvadrātā, x ceturtajā dalīts ar x sestajā. Tas nozīmē plus 1792 dalīts ar x kvadrātā mīnus 8 reizes 128, 1024. Šeit paliek x kvadrātā dalīts ar x septītajā. Tātad mīnus 1024 x septītajā, vai piektajā. Un visbeidzot, mīnus 2 astotajā. Tas ir 256 dalīts ar x astotajā. Un tālu arī mēs te pierakstīsim. Un lūk, tā mēs tiekam galā ar šādu sarežģītāku piemēru. Jācer, ka skaidrību tas ievies.